Ilze Indrāne, 1. klases pasakas. Jaunie cimdi. Vecmāmuļa nolaiž beidzamo valdziņu no adatas. Nu cimdi gatavi. Mīksti, brūni, ar zaļām dzīparu actiņām un 2 tievām peļu astītēm. Ņem nu, meit, valkā vesela. Tie tev pirmie skolas cimdi. Turīt aizies uz skolu, bet es palikšu viena. Kam nu es ziemas vakaros stāstīšu savas pasakas? Vecmāmiņ, dod man tās līdzi. Lūdzu, lūdzu, dod. Dzidra piespiež degunu vecmāmiņas krunkainajam vaigam. Vai nu man žēl, meit? Ņem vien. Kamēr tu tur iemācīsies pati lasīt un saprast lielās gudrās grāmatas, tikmēr noderēs arī manas pasakas. Vecmāmiņa paņem uz ceļiem nelielu adīkļu groziņu. Tur guļ brūni dzies kamoli kā mazi lācēni, zaļi kā meža cinīši un zelteni kā cālīši. Viņa cilā kamolus un kaut ko meklē groziņā. Pasaku bite, kur tu man esi palikusi? Vai tu gribi iet mūsu meitenē līdz uz skolu? No groziņa dūgdama izlido liela brūna kamena un ielien Dzidras cimdā kā mīkstās sūnu aliņā. Paldies, vecmāmiņ, saka Dzidra un steidzīgi iebāž cimdu uz skolas somai pašā apakšā. Virsū viņa saliek grāmatas, bet gar malu 2 lielus sārtus rožābolus. Viens pašai, otrs tai nezināmajai draudzenei, kas rīt apsēdīsies Dzidrai blakus. Meitene rūpīgi aiztaisa un noglāsta savu skolas somu. Tad paceļ to pie auss un klausās. Jā, dūds gan! Pasaku bite. Somā ir tumši un smacīgi, grāmatas biezas un smagas. Dzidra viena pati tās tikko var panest. Parastā bite no meža pļavām vai no vectēva stropa tur būtu nomirusi. Nu, ja arī nebūtu beigta, tad viņa vismaz neganti dūgtu un taisītos iedzelt Dzidrai. Bet šī nav parastā, šī ir vecmāmuļas pasaku bite. Vectēva kolhoza bites lido no stropa uz ābeļu ziediem un atkal atpakaļ. Viņas sanesto saldumu, ko vectēvs lej lielās kannās un sūta uz pilsētas tirgu. Bet pasaku bite lido pa visu pasauli. Viņa uzmetas svešu kuģu mastiem un no veco jūrnieku mutēm noklausās stāstus par nogrimušām pilīm, valzivīm un krokodīliem. Kalnu ērglis viņu aiznes kliņš un sniegu pasaulē, kur gani stāsta par milžiem, kalnu gariem, laumiņām un rūķīšiem. Pasaku bites zina, kā smaržo dienvidu koki, kā dzīvo nēģeru bērni, kā peldas ziloņi, kur mājo vecais Hatabičs un labais doktors Aikāsāp. Kam vien pieskaras bite savā lidojumā, tas kļūst par pasaku. Puķis sāk mirdzināt zilas un brūnas acis un cilāt garas ziedlapu skropstas. Grāmatas sāk plivināt spārnus, dziedāt un runāt. Skanēdamas dejo sudrabotās skolēnu spalviņas un zem sola raud nomess un aizmirs spalvas kāds. Ozolzīlei pieaug 2 kājiņas un tā kļūst par zīļuku, kastanim pieaug 4 kājiņas un tas rāpo kā brūna vabole. Saules bērni. Skolā Dzidra atver somu, lai izņemtu ābolus un grāmatas. Zum! Iedūcas bite un paceļas spārnos, lido pa klasi 1 loku, 2, 3. Un, kam vien pieskaras bites dzeltenie spārni, tas atdzīvojas kā pasakā. Krīta gabaliņš sāk strīdēties ar tāfeles lupatu. Cepures sāk lielīties savā starpā, kura labāka, zilā formas vai zaļā adītā micīte. Imanta sarkanajam spalvaskātam jau pieaugušas mazas sarkanas rociņas. Ivara zīmulis skraida zem sola pats ar savām kājām un klusi ievaidas, kad zēns tam nejauši uzmin ar zābaku. Un mazās saules puķes vāzē sāk grozīt galvas.
Vieja liekas, viena no tām skatās taisni uz viņu un smaida. Tā ir brūnas acis un ziedlapiņas kā mazas saules stari. Vija pasmaida. Kā lai nesmaida, ja puķe tik draudzīgi veras acīs? Maijai liekas, puķe skatās uz viņu, nevis uz Viju. Bet Jānis skaidri redz, ka pats lielākais zieds pagriežas pret viņa solu un gandrīz vai smejas. Jānis tam draudzīgi pamirkšķina ar acīm. Vai tikai viņi abi jau nav kaut kur redzējušies? Elza pačukst Anniņai ausī. Redzi, kā tas savādas puķes, izskatās kā mazas saulītes. Varbūt, ka tie ir saules bērni, domā Anna un pačukst to Raisai. Drīz vien visi zēni un meitenes zina, ka saules puķes ir saules bērni. Vijai pāriet pirmās dienas satraukums. Ruta beidz raudāt, Māris noņem rokas no acīm. Visi skatās, brīnās un smaida. Tai pašā brīdī ienāk skolotāja. No klases tai pretī veras zilas un pelēkas un ziedu brūnās acis. Redziet, cik jauki mums sākas pirmā diena skolā. Visi tādi smaidīgi, tā arī vajag, lai lietus līst, lai vējš gaudo, lai cik grūts darbs un lai cik tāls ceļš ejams, ar smaidu vienmēr vieglāk, saka skolotāja. Nezin, vai skolotāja mana, ka klasē ir pasaku bite, vai viņa zina, ka tie uz galda vāzēs ir saules bērni. Divi dalderi. Pie skolas ceļā iz sētas aug divas liepiņas. Viena jau krietna, sakuplojusi kā zaļa siena kaudze, tā var redzēt visu, kas notiek skolas pagalmā, bet otra vēl mazulīte. Pati tieviņa retu zaru vainagu. Viņa vienmēr ceļas uz pirksgaliem, lai arī kaut ko saskatītu, bet tikai divas augšējās lapiņas sniedzas pāri sētai. Viņai ir jāsamierinās ar to, ko pastāsta lielā māsa. Viskaistākie liepiņām ir rīti, kad vēl putekļi nav nogūlušies uz lapām, kad acis skaidras kā rasa. Tad viņas klausās, kā lalina zvans, kā bērni uz visām pusēm izmētā skaļus labrītus. Daži nāk ļoti agri. Tos var īsti labi novērot. Vēlāk lielajā burzmā zip tikai baltas lentes un sarkani kaklauti, bet atšķirt citu no cita jau pagrūti. Nu, saki, kas tur aizgāja garām? Es manīju, ka slīdēja ēna. Saki, mazā liepiņa neliek mieru lielajai māsai. Viena veca māmuļa aizgāja. Un kas viņai nāca pretī? Nekas, viena zila cepure. Nu, nejoko. Kā tad tā cepure? Nu jā, cepure. Tu taču manīji, ka labrītu neteica. Neteica gan. Nu redzi, ja jau zem cepures būtu skolnieks, tad tu būtu dzirdējusi. Mazā liepiņa nopūšas un kļūst domīga. Redz, kā gadās. Iet pa ceļu skaista zila formas cepure, bet apakšā nav cilvēka. Un kā ir labāk? Satikt cilvēku bez cepures vai cepuri bez cilvēka? Kā tu domā? Mazā jautā lielajai. Bet tā nespēja atbildēt. Pa ceļu atkal skrien kā dēna. Labrīt, liepiņas, labrīt! Pāri sētai nolīst dzidra balss. Mazā liepiņa notrīc no prieka un iemet meitenei rokās abas augšējās lapas. Nu viņa būs pavisam akla visu rudeni un garo ziemu. Bet liepiņai nav žēl, it nemaz. Pie skolas uz kāpnītēm viņa vēl ilgi dzird pazīstamo balsi. Labrīt, labrīt, labrīt! Klasē Anniņa līksmi stāsta biedrenēm. Redziet, meitenes, viens man šorīt uzdāvināja 2 dalderus. Vai tikai tas nav zelts? Bet liepiņa domā, ka tas ir vēl vairāk nekā zelts. Katram rūķim savs zīmoks. Pasaulē ir visādi rūķīši. Viņi palīdz cilvēkiem veikt labus darbus. Viņi gana zirgus un kalnos rok zeltu un sudrabu, viņi mežos plēš tāsis un gaiņā no mājām žagatas. Viņi pikojas un nes bērniem jaungada dāvanu maisus,
bet 5 pirmās klases rūķīši palīdz skolotājiem ielikt atzīmes. Katram rūķītim rokā ir mazs zīmogs, tik mazs un apaļš kā zirņa šķēlīte, kur uzspiedīs, tur paliks 5, 4 vai 3. Var gadīties arī 2 vai 1. Tad skolotājam atliek paskatīties burtnīcā un pārvilkt ar sarkano tinti, lai labāk redzētu. Šodien rūķīšiem vēl ir brīvdiena. Viņi 5 sēž augšā uz krāsnes malas, kustina kājas un skatās klasē. Paši viņi ir mazi kā zaļie sierāži pļavā, bet tupeles milzīgas kā riekstu čaulas. Brīnums gan, ka tās nenokrīt uz galvas Imantam un Ivaram, kas sēž beidzamajā solā pie krāsnes. 1. klases rūķīšiem, tāpat kā visiem rūķīšiem pasaulē, galvā ir micītes ar raibiem pušķiem un milzīgas baltas bārdas. Vakarā viņi ielīdīs paši savās bārdās, satīsies kā dūnus segās un gulēs līdz rītam. No krāsnes augšas birslējā putekļi un tikko dzirdami krācieni un šņācieni. Bet rīt viņi kā modīsies, tā laidīsies gar krāsnes stūri lejā un izklīdīs pa klasi. Un tad tikai sāksies, tad tikai uzmanieties! Kādēļ rūķīši sastrīdējās? Es iešu pie Ritas un Imanta, saka 5 rūķītis. Redziet, viņi ceļ roku, laikam jau prot lasīt. 4 skatās uz citu pusi un arī priecājas. Es iešu pie Rūtas, pie Maijas, pie Pētera. Redziet, cik viņi uzmanīgi klausās, ko stāsta skolotāja. Nu nekas, arī man pietiks darba, saka 3. Ivars un Jānis skatās pa logu laukā. Gan jau rīt viņi kaut ko nezinās, nebūs dzirdējuši. Tad jau 3 vien iznāks. Bet 2 ar 1 pa to laiku aizmiguši. Viņiem visgarākās bārdas un vissaldākais miegs. Tāpēc arī viņiem patīk tādi slinki miegaini bērni. To burtnīcās ir vieglāk tikt iekšā. Lai šie guļ vien, čukst 5. No viņiem jau nekāda prieka nav. Ko? Ko jūs tur nolēmāt bez manis? Vai jūs atkal mani bez darba gribat atstāt? Kliedz 2, padzirdējis brāļu runas. Guli, nu guli, mierina viņu 4. Vismaz 1. dienā nelien no krāsnes lejā. Tu zini, bērni raud, kad tevi ierauga, un skolotājiem arī nav priecīgs prāts. Nekā brā, 4. Es pasaulē dzīvoju tikpat ilgi kā tu, un man arī ir tiesības uz darbu, sauc 2. Saki 3, kur tu esi, un es tev pa pēdām pakaļ. Kur jau ir 3, tur arī 2 drīz var gadīties. Eg, 2, tu jau pagājušā gadā tikko galu nedabūji no bezdarbības, un ja nu šogad visi bērni saņemas un labi mācās, ko tad? Tu redzi, kādi viņi visi smaidīgi un mundri? Nē, spiedz 2, es negribu mirt, lai mirst 1, viņam nav nemaz darba, un viņam bārdā 2 reiz garāka par manu. 1 to nedzird, pagriežas uz 2 sāniem un sāk vēl stiprāk krākt. Bet citi rūķi strīdas un skrien pa krāsnes augšu kā peles. Beidzot 5 kā prātīgākais sarāj visus. Esiet mierīgi, pienāks rīts, tad arī redzēsim. Labās spalvas. Kādu rītu pirms stundām skolotāja uzliek uz galda spalvu kastīti. Dzin, 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 tās iedzindas un apklust. 5 rūķītis pirmais pamodies, apskata savu klasi, uzkāpj uz galda un piebāž garo degunu kastītei. Labrīt, māsiņas! Vai jūs esat labas spalviņas? Dzin, dzin, dzied spalviņas. Mēs esam pašas labākās, kādas bija veikalā. Mēs esam tīra tērauda, spožas un skanīgas. Mēs, 5, esam tev draudzīgas un izpalīdzīgas. Tu nebēdā,
Mēs rakstīsim tik labi un teicami, glīti un kārtīgi. Rūķītis tic spalvām. Arī viņam patīk piecinieki, kam gan tie nepatīk. Pirmajā dienā viss iet labi. Spalviņas dziedādamas velk skaistus burtus, skolotāja staigā smaidīdama, un piecinieku Rūķītis pa labi un pa kreisi sit savu zīmogu. Paks, paks, paks. Imantam 5, Maijai arī, Dzidrai arī. No vietas trīnieks guļ blakus divniekam uz krāsnes augšas, un nikni skatās, kā abi gudrie brāļi, piecnieks ar četrnieku, grozās pa klasi. Bet otrā dienā, ak vai, arī trīnieks nolaižas lejā. Trešajā dienā no paša rīta jau divnieks pamodies un šļūts gar krāsnes stūri. Te kaut kas nav kārtībā. Drīz jau sāks kustēties pat vieninieks, domā piecnieku Rūķītis. Nu gan vairs nav labi, tā jau es bez darba varu palikt, te kaut kas jāizdomā. Spalviņu pilnsapulce. Piecnieks jau nebūtu nekāds piecnieks, ja viņš kaut ko gudru neizprātotu. Pievakarē pa klasi spins divas mušas un sauc: Spalviņas, spalviņas, jaunās un vecās, beigtās un dzīvās, uz pilnsapulci, uz pilnsapulci. Kad iedegas divi zaļi mēnesi staru prožektori, tad spalviņas jau lasās uz skolotāja galda. No savām penāļu mājiņām iznāk spožas un jaunas spalvas. Citas lien tāpat no soliem laukā, dažas ir gulējušas blakus tintes traukam uz sola, bet dažas, ticiet vai neticiet, zem soliem. Un tad no papīrgroza izlien vesels bars, tās rāpo rindā kā melnas vaboles ar šķībiem aizlaustiem ragiem. Nu sveikas, māsiņas, kur nu jūs esat, manas labās spalviņas, manas palīdzes? Piecinieks bēdīgi saka, bet divnieks stāv malā un smīn. Spalviņas klusē, un tad pār viņu vaigiem sāk ritēt melnas asaras. Es jau centos, saka viena, bet tivars pirmajā dienā ar mani nagus tīrīja. Es jau pūlējos, saka otra, bet Māris mani tā cirta tintes pudelē, ka es tai pašā dienā aizgāju uz papīrgrozu. Es jau gribēju, saka trešā, bet Pēteris mani pazaudēja un vairs nemeklēja rokā. Tā nu es nogulēju zem sola. Spalviņas, māsiņas, vai tad patiesi visām ir tik slikti gājis? Piecnieks jautās spožajām. Nē, nē, dzied Dzidras spalviņa, es dzīvoju ērtā penāļa istabiņā un slaukos mīkstā linu dvielī. Es nekad neesmu nokritusi zemē vai atsitusies pret tintes pudeles dibenu. Redzat, esmu tikpat kā jauna. Tā mirdzēdama grozās mēnesis staru gaismā. Melnās viņu nebeidz apbrīnot. Bet vai tad vairāk nebija laimīgo spalviņu? Protams, atsaucās vēl Andra un Sašiņas, Rajas un Annas spalviņas. Viņas vienīgi nebija tik lielīgas kā Dzidras spalviņa. Spalviņai garlaicīgi. Ritas spalviņa pastāsta kaut ko pavisam bēdīgu. Rita ir laba un gudra meitene. Viņa visu iemācās un padara ātri, ka nav ko redzēt. Un tad viņa sāk grozīties un skatīties apkārt. Maijai viņa parāda aizmirstu punktu teikuma beigās. Ērikai pasaka, cik ir 3 reiz 3. Viņa paskatās, ko Šišiks rej pagalmā, un paklausās, kā saimniece virtuvē ceļ pusdienu katlam nost vāku. Bet spalvas kāds visu laiku viļājas pirkstos. Reizēm noripo zemē, reizēm ielien bez vajadzības tintes pudelē. Spalvas kā tam garlaicīgi, spalviņai arī, visu laiku garlaicīgi. Un spalviņa dara savu darbu. Viņa velk uz sola svītriņu un krustiņus. Neviens jau neskatās. Arī te garlaicīgi. Spalviņai arī. Nu jau viņa velk burtnīcas malā ripuļus un punktiņus. Nu jau lapiņas un zīlītes. Nu jau zīmē puķes ar gariem kātiem. Beidzot sagriež
tādu muģekli, kā kaķis dziju ap krēsla kāju. Stundas beigās Rita nobijusies iekliedzas: Vai, lūdzu, skolotāji, viens manu burtnīcu pieklaksējis! Kurš rūķītis tas bija? Bērni mācās, visi rēķina, visi raksta. Rūķīši atstājuši uz krāsnes savas koka tupeles, uz pirksgaliem staigā gar soliem un skatās, kur pielikt savu zīmogu. Piecnieks ir ļoti lielīgs un piepūties gluži apaļš un resns. Kurš gan viņu negrib? Visi grib, visi gaida, visi par viņu priecājas. Imants arī grib piecnieku. Viņš apskata rokas, vai tās nav kaut kur notraipītas? Tad uzmanīgi izņem burtnīcu no mapes un atver to, rūpīgi nogludina lapu, paliek zem rokas dzēšlapu. Burtnīca smaida. Viņai ir jauna, tīra glīta. Arī viņai patiktos savās lapusēs redzēt tikai pieciniekus. Imants paņem spalvaskātu, iemērc spalviņu pudelītē un apskatās, vai tintes nav par daudz. Tad viņš nosēstas pavisam taisni, uzliek elkoņus uz sola, tur spalvaskātu pret plecu un velk. Viņš velk pavisam lēni, no vienas līnijas līdz otrai un pāri nemaz nevienu punktiņu. Tā. Viens līkumiņš gatavs, Imants pieliec galvu, apskata līkumiņu no visām pusēm. Vai tikai ir tāds kā skolotājai? Nē, nav. Viņš nav uzspiedis spalvu, kad vilka uz leju. Cik labi, ka pats ieraudzījos savu kļūdu. Nu viņš to izlabos. Tagad arī roka ir atpūtusies un var vilkt nākošo līkumiņu. No augšas pa līniju, pa līniju uz leju, līdz līnijai un gabaliņu apliekt, un tā lēnām, uzmanīgi, rindu pēc rindas. Pie sola piečāpo viens rūķītis un bēdīgs aiziet. Piečāpo otrs un aiziet. Pienāk trešais un paks! Iespiež savu zīmogu Imanta jaunajā burtnīcā. Kurš rūķītis tas bija? Draiskulīgā pilīte. Tā ir Tintes pilīte, melna nerātna lodīte. Viņa zina gan, ka katram dzīvē sava vieta. Skolēnam jāsēž solā, sunim jāiet ganos, tāfelē jākrājas pie sienas, un Tintes pilītei jāguļ savā pudelītē. Bet pilīte katru reizi pieķeras spalviņai un čukst un lūdzas: Izvelc mani dienas gaismā, nu izvelc, vai tev žēl? Spalviņa ir ar mieru, bet Ruta nav ar mieru. Cik iemērts spalvu pudelītē, tik paskatās. Piespiež to pie Tintes pudeles kakla un pilīte ripo atpakaļ. Tā jau es nekad netikšu uz baltas burtnīcas lapas, žēlojas pilīte. Pagaidi vien savu laiku, saka spalviņa. Gan es tevi izvilkšu pa mazai drusciņai, pa kripatiņai, un mēs visas kopā, tu, es un Rutiņa, uzrakstīsim skaistus burtus. Bet nerātni negrib apmierināties. Ja nevar pieķerties pie Rutas spalvas, viņa gaidīs kaimiņieni Reisu. Bet Reisa arī ir manīga meitene ar platām vērīgām acīm. Tikai vienu reizi viņa pagriežas, paskatās Rutas burtnīcā. Pilīte pa to laiku jau pieķērusies spalvai. Viņa šūpojas un trīc tieši virs baltās burtnīcas lapas. Vai! Iesaucas Reisa. Un tai pašā brīdī pilīte izšķīst tīrajā klajumā. Pēc mirkļa tai blakus nokrīt vēl viena pilīte, karsta bēdīga pilīte. Nu, vai tu labi izdarīji, vai priecājies? Baltā pilīte jautā melnajai. Vējš no loga. Skolotāji katru dienu stāsta bērniem. Raugiet, lai visi burti ir glīti un vienādi, lai sēž uz līnijas kā putni rindā, lai visi ir tādi slīpiņi. Redziet, pa logu nāk iekšā vējiņš,
un burtus kā koku galotnes noliec visus uz vienu pusi. Anna grib uzrakstīt tieši tā, kā saka skolotāja. Tik vienādus, tik slīpus slīpiņus, burtus un burtiņus. Viņa iekoš mēles galu zobos, saraudz deguntiņu krunkās un velk. Brūna matu pinka nokrīt pār pieri, kur jau rāpo 2 sviedru pilītes. Anna velk un velk vienu burtu labāku par otru, bet tie, kur radušies, kur ne, katrs savādāks. Viens nu būtu tāds slīps, otrs vēl slīpāks, bet trešais pavisam slīpiņš, gandrīz jau guļus atlaidies. Dažs atkal stāv taisni un nebīstas nekāda vēja, cits sameties pavisam atpakaļ. Anna solā visādi grozas, gan uz vienu pusi sašķiebjas, gan uz otru, gan burtnīcu pagriež slīpi, gan vēl slīpāk, bet burti kā nav, tā nav vienādi. Uz pieres jau spīd 3 lāsītes, kad pienāk skolotāja. Annel, kāpēc tu visu laiku tik šķībi sēdi? No loga nāk vējiņš, meitene čukst. Nē, Annel, pašai jāsēž pavisam taisni, tikai burtiņi jāvelk slīpi. Nu tā, un tagad raksti. Kur tu esi, mans labiņais? Reisa raud. Reisai pazudis spalvas kāds. Viņa palīdusi zem sola un uz ceļiem nometusies ar pirkstiem iztausta visas spraugas un tumšos kaktiņus. Nav. Jau 3. reizi viņa attaisa penāli. Nekā, gultiņa tukša. Nu pat vēl pirms stundas bija uz sola, bet nu vairs nav. Un Reisa atkal turpina rāpot pa grīdu. Ko tur raudāt? Nieka spalvas kāds. 20 kapeikas maksā, spriež Jānis. Ņem manu veco, man ir 2. Imants sniedz meitenei spalvas kātu, skaistu, dzeltenu un caurspīdīgu kā medus. Bet Reisa tikai purina galvu. Neraudi, Reisa, es tev iedošu pavisam jaunu zaļu, mierina skolotāja. Negribu citu, meitene šņukst vēl stiprāk. Nu arī skolotāja saprot un atceras, ko rudenī bija teikusi, kad visiem pirmklasniekiem uzdāvināja jaunus spalvas kātus. Mīliet un glabājiet savas lietas, tās jums ir tuvākie draugi un palīgi. Pareizi gan, Reisa, tavs spalvas kāds katrā ziņā jāatrod. Klases biedri tagad metas zemē, izstumda visus solus un apskata visas spraugas, kamēr spalvas kāds beidzot atrasts. Reisa sažņauc to abās saujās, vaigi viņai piesarkuši no laimes. Mans labiņais, viņa čukst, kur tu biji noslēpies? Viņa apskata, vai tam nav kāda skrambiņa vai bedrīte. Nē, tas ir tikpat kā jauns, un Reisa to vairs nekad nepazaudēs. Rīgā ir viss. Atkal trīnieks? Jānis brīnās. Man tas spalvas kāds nelabs. Jānis taisnojas, pēcpusdienā Jānis iet uz veikalu. Man lūdzu, viņš nopietni saka un izkrata no cimda uz letes visu savu bagātību. Laikam atkal spalvas kātu? Kādu tad nu šoreiz ņemsi? Pārdevēja jau zina Jāņa vajadzības un noliek priekšā veselu kastīti. Pašu labāko, Jānis saka un nesteidzas meklēt, bet skatās pārdevēja acīs, gan jau viņa zinās. Nu ņem vien, kurš tev rādās tāds labāks, viņa pabīda kastīti vēl tuvāk zēnam, bet Jānis vilcinās. Ko tur var zināt? Visi vienādi. Viņš jau tik daudz reižu ir mēģinājis nopirkt pašu labāko, bet nekā. Dažs pelna 2, dažs 3, bet 5 neviens. Un galu galā visi pazuda. Man lūdzu burvju spalvas kātu. Beidzot Jānis saņemas un pastum pārdevējai vēl tuvāk visu savu naudu. Bet viņa brīnās. Burvju spalvas kātu? Kāds tas ir? Nē, Jāni, bēdīgi saka pārdevēja, tādu mums nav. Jānis savāc savu naudu, tur ir tik daudz naudas. 2 5 kapeiku gabali,
Viens trīnieks, viens desmitnieks un vēl vienkapeikas. Bet ko nu tas līdz, ja ciema veikalā nav īsta spalvas kāta? Nu nekas, nāksies drusku pagaidīt. Oktobra svētkos tēvs brauks uz Rīgu un atvedīs Jānim, ko vien viņš gribēs. Rīgā ir viss. Tur ir zvēru dārs un brīnumsvecītes un slēpju ziede. Gan būs arī spalvas kāds. Blēdīgā soma. Vijai vienmēr kaut kas pazūd. Pirmdien matulente, otrdien pusdienas maize, trešdien viena vingrošanas šķība, ceturtdien abas divas uzreizi. Vakar viņai pazuda mutautiņš, bet šodien pagalam ir soma. Jaunā brūnā soma. Visi steidzas uz māju, bet viņa meklēs somu. Solā nav, uz sola nav, papīrgrozā nav, zem tāfeles lupatas nav, nekur nav. Vija skrien, ka zābaki vien klauds, uz guļamistabu, tad lejā uz ģērbtuvi, tad atkal visai skolai cauri uz virtuvi. Viņai iemet acis 5., 6. un 7. klasē. Nav. Tad viņa jos augšā uz zāli, paskatās patrepē pie slotām, tad vēl ēdamistabā, un tad atkal sāk no gala. Nekur nav. Nu jau Vija rauda ar abām rokām berzēdam acis. Cik labi, ka skolotāja vienmēr gadās tur, kur tā visvairāk vajadzīga. Viņa ienāk klasē, un viņai tūlīt kļūst vieglāk. Lūdzu, skolotāji, man soma nozagta. Viņa elso, bet skolotāja mierina. Nav nozagta, nav. Tikai drusku paslēpusies varbūt, bet tu attaisi labi platas acis un mierīgi apskaties. Es jau redzu tavu somu. Tāda jauna, brūna, ar melnām siksnu austiņām, ar 2 spožām sprādzītēm. Vai tāda ir tava soma? Jā, Vija čukst un slauka acis. Nu redzi, nu, soma visu laiku skatās uz tevi, bet tu viņu neredzi. Nu arī Vija atplēš acis, uzmanīgi pavers apkārt un pasmaida. Blakus papīrgrozam stāv viņas jaunā brūnā soma. Kādēļ gan tai vajadzētu slēpties un blēdīties? Nieka stundiņa. Māte šorīt taisās pie šuvējas un bēdājas. Žēl, ka tevi, Andri, nevaru aizvest līdzi. Jānoņem mērs jaunajam svārkam. Tā formas cepure arī turpat veikalā jānopērk. Nu nekas, iesim sestdien. Kāpēc sestdien? Andris brīnās. Nu nevar jau tādu nieku dēļ stundas kavēt. Mām, tie jau nav nekādi nieki. Skolotāji jau man cik reiz nesaka par to cepuri. Es jau nemaz vairs nedrīkstu iet uz skolu ar šo veco. Iesim, mam, šodien pat. Māte vēl prāto, bet Andris tikai runā tālāk. Un skolotāja teica, ka mēs brauksim ekskursijā, un tur jau pavisam bez formas nedrīkst. Vai taisni tā teica? Māte pārjautā. Nē, taisni jau ne, bet katrs pats saprot. Visiem ir tikai man nekā. Zinu, dēls, bet skolu nevar kavēt. Nu, mam, nu kas tas ir? 1 stundiņu. Un pirmā mums rēķināšana. Un tur jau es visu zinu. Jau uz priekšu 3 uzdevumus izrēķināju. Skolotāja man neko neteiks, redzēsi. Viņa tikai priecāsies, ka man ir formas cepure. Nu labi, tad laidīsimies teciņus taisni pār ganībām, ātrāk tiksim. Bet skolā tu izstāsti audzinātājai. Atvainojies, paprasi, kas uzdots. Tiec pats galā, es tev palīgā neiešu. Diezgan liels gudrinieks jau esi. Māte ir mazliet neapmierināta. Toties Andris ir ļoti apmierināts. Gājiens uz veikalu vienmēr nobeidzas ar konfekti aiz vaiga, un ko tur pa ceļam visu nevar redzēt. Ekskavators purvāro kūdru, pie jaunajām kūtīm zāģē dēļus, pie pasta stāv 2 jaunas automašīnas. Un, ja vēl galvā ir jauna formas cepure, tad Andris jūtas pavisam drošs un laimīgs. Skolā viņš iet ar augsti paceltu galvu, bet vecā apkopēja tūlīt pretī.
Vai, Andrīt, kur tu tā nokavēji? Nu jau tava klase ir gabalā. Lielais klusums. Ko niekus klausīties? Kur nu klase var aiziet pa 1 stundu? Turpat vien būs rīt un parīt. Andris klusu nostājas aiz 1. klases durvīm un prāto. Ko viņš teiks skolotājai? Viņš tūlīt parādīs jauno cepuri un rēķināšanas burtnīcu. Un tad pastāstīs, ka mātei sestdien nav laika, bet svētdien veikals ciet un tāpēc. Klasē ir tāds klusums, kā kontroldarba stundā. Droši vien visi mokās ar kādu grūtu uzdevumu. Andrim jau gandrīz kļūst žēl, ka viņa tur nav. Viņš gan būtu jau sen izrēķinājis, bet nu vairs nevar iet iekšā. Stunda tūlīt beigsies. Starpbrīdī varēs iešmaukt klasē un apsēsties, neviena nemanīts. Tad nevajadzēs ne klauvēt, ne atvainoties, ne stāvēt pie durvīm, kamēr skolotāji atļaus sēsties. Koridora galā jau zvana, bet klasē arvien vēl kluss. Nu dien viņiem ir kontroldarbs, un neviens vēl nav izrēķinājis. Andris paskatās patslaigas caurumu, tad paver durvis mazā spraudziņā un ilgi neticīgi skatās. Klase ir tukša. Labi. Andris apsviežas un skrien augšā uz vingrošanas klasi, tad uz sporta laukumu, uz dārzu. Zālēm ir cāboli un balta sasteres, bet 1. klase ir pazudusi. Viņš apstājas un ilgi groza rokās jauno cepuri. Tā ir tāda saņurcīta, mazliet par lielu. Andris to iebāž solā un iet pie tāfeles. Viņš paņem pašu lielāko krīta gabalu un sāk rakstīt milzu skaitļus. 21 plus 5, 22 plus 6, 54 plus 3. Tādus neviens vēl neprot. Viņš ātri izrēķina un apakšā ieliek lielu piecinieku. Tad pasmaida, mēģina pat skaļi smieties un lēkāt, tikai prieka nekāda. It kā tas būtu aizbraucis klasē līdz ekskursijā. Ko tu te, Andrīt, viens pats? Saimniece paver durvis. Nāc kaut uz virtuvi, pasildies, palīdzi kaut ko. Sildīties Andrim nav vajadzīgs, bet palīdzēt to var. Pelēkas kartupeļu mizas cita pēc citas krīt grozā. Saimniece cilā traukus un visu laiku stāsta un stāsta, kā bērni šorīt sanāca, kā sastājās rindā, kā piebrauca mašīna, kā visi māja ar rokām. Pelēkas mizas krīt un krīt grozā, Andris klusē un skaita. 1, 2, 4, 20, 30, 45 mizas, 50 mizas. Mašīna stundā noskrien 50 kilometrus, varbūt arī vairāk. Nu jau viņi brauc visu starpbrīdi un 2 stundu. 60, 70, 80. Neviens nemāk tik labi skaitīt kā Andris. Mājās māte bažīgi apjautājas. Nu, ko tev teica par nokavēto stundu? Neko. Tad jau labi. Labi. Andris nosaka un steidzīgi pagriežas pret logu. Uz ceļa var redzēt 100 automašīnu sliedes. Smagums. Saša ir pats mazākais cilvēciņš klasē, tievs un sīgs kā sēnis kātiņš. Un, kad vēl sestdien mājās ejot viņš uzliek lielo jauno cepuri, tad visas bezdalīgas pagalmā vidžina. Redz, kur aiziet Bērzlapīte. Šodien Bērzlapīte kustas pavisam lēni. Kaut kas ir noticis ar viņa somu. Tā ir tik smaga, kā akmens uz gurķu mucas pagrabā. Pavilkt var un pastumt var, bet panest ne par ko. Sašiņš iet un apstājas. Ticis aiz uzkalniņa, kur skolu vairs nevar redzēt, viņš apsēžas uz ciņa. Lielās smilgas šūpojas turpat pie cepures. Viņš paņem vienu, izberš uz plaukstas sēkliņas un skaita. Viņš nav vēl ticis līdz 7,
kad kāds viņam sauc. Cinis jautā: Sašiņ, kāpēc tu šodien tik bēdīgs? Bērzlapīte steidzīgi ceļas, ņem somu un iet. Vai tad tas cinis ko zina? Nu, ko viņš zina? Neko nezina. Un ja arī zina, tad nesaprot. Upītes malā Sašiņš piemetas uz plakana akmens, bet tas jau arī neklusēs. Tūlīt prašņās. Sašiņ, kas tev noticis? Vai tad patiesi visa pasaule jau zina? Bērzi kaut ko čukst un čaukst, un varbūt pat melo. Žagatas nemaz nebēg no celītes nost. Ozols nomet veselu sauju zīļu Sašam priekšā, bet viņš tās neņem. Drīz viņš ierauga pazīstamus jumtus aiz kalna, no skursteņa tek dūmu dzītiņa. Uz sētas ir kaut kas balts. Laikam jau vista, vai arī mātes galvas lakatiņš tur izkārts. Sašiņš apsēstas smilgās. Nē, šovakar viņš mājās netiks. Somu vairs nemaz nevar pacelt, un kājas, pats savas kājas arī ne. Kā sēnis raud. Māte nevar sagaidīt Sašiņu. Viņa skatās un skatās, plakstus piemiegusi, plaukstu pie acīm pacēlusi. Nav. Duksis izlien no būdes un papurina ausis. Pagriež purnu uz skolas pusi. Nav. Beidzot māte ņem slakatu un ies skatīties. Ceļmalas garajās zālē viņa ierauga lielu pelēku sēni. Tā visu laiku lēni šūpojas, tāpat kā smilgas tai apkārt. Šurpu, turpu. Tikai tad, kad māte pieiet un nometas pavisam blakus, viņa redz, ka sēnē ir lielas melnas acis. Bet tās nemaz nepaceļas uz augšu, visu laiku meklē un kaut ko pētī zālē. Sēne ir divas nevisai tīras roķeles. Tās tagad guļ uz ceļgala un nekustas. Kas tad manam Sašiņam gadījies? Ierunājas māte. Un tai pašā brīdī lielā sēne iekrīt viņai klēpī un raud tik briesmīgi, kā neviena sēne to neprot. Skarenīte no žēluma tricina savus sudrabainos pakariņus. Vēlins pulkstenītis no bēdām gluži sastindzis. Bet Sašiņš ir turējies kā vīrs. Nevienam nav sūdzējies, nevienam nav rādījis savas bēdas. Tikai viņš vairs nevar izturēt. Nu rādi to somu, māmiņa saka. Varbūt tur ir tas smagums. Viņa atver burtnīcu, atver īstajā vietā un ilgi skatās klusēdama. Skatās arī Sašiņš, un sūras lāsītes krīt un krīt uz lapas. Sarkana tinte izplūst, bet tik un tā skaidri redzami vilcieni, liela apaļa galva, atpakaļ atliek tā aste. Jā, tā nav joka lieta. To viņi saprot abi. Kas tu esi? Kādu rītu pie 1. klases durvīm stāv Imants un Dzidra un nelaiž nevienu skolānu iekšā. Parādi burtnīcas, tad laidīšu, saka Dzidra un palīdz Ivaram attaisīt somu. Nu labi, viss kārtībā, var iet. Imants palaiž Ivaru garām. Tas priecīgs apsēstas un sāk atkārtot dzejoli. Pēter, vai tu neproti no grāmatas norakstīt? Tev atkal nav visu punktu un garumzīmju. Norātais apsēstas turpat ēdamistabā pie garā galda, sāk šķirstīt grāmatu un pārbaudīt garumzīmes. Vēl stundas nav sākušās, vēl daudz ko var izlabot. Bet Dzidra ar Imantu apskata visu – pogas, rokas un nagus, matus un grāmatas. Tu šodien klasē netiksi. Imants dusmīgi skatās Ilgona burtnīcā. Kādēļ netikšu? Ilgons drosmīgi speras pāri slēksnim, bet viņam priekšā nostājas Dzidra un saka to pašu. Netiksi, tu neesi skolēns. Ja domājies, kādi kontrolieri atradušies, kas tad es esmu? Kliedz Ilgons, durvju stenderēs ieķēries. Tu esi tikai tāds puika, Dzidra raud. Tu nemaz neesi puika, bet tikai tāds zeņķis, Imants piebalso. Nu, palīgā piesteidzas arī visi pārējie, kas jau ir tikuši klasē. Visi izplēš rokas, visi dusmīgi skatās, visi kaut ko saka.
Tu esi tāds kovārnis, kas negrib mācīties. Tu gar stūriem tik slaisties. Jau rudens klāt, vēl neproti laisties. Anna izteiksmīgi skaista vakar mācīto dziesmiņu. Ilgons stāv kā pie sienas. Durvju nav, klases nav, biedru nav. Vai tad tā var dzīvot pasaulē? Beidzamā reize. Skolotāji ienāk pirmajā stundā un brīnas. Kas tad nu? Ko jūs Ilgonam esat izdarījuši? Stāv koridorā pie loga un raud. Mēs viņu, Dzidra paskatās uz Imantu, nelaidām klasē. Imants pabeidz teikumu. Kāpēc tā? Skolotāja jautā. Par to, ka viņš nemaz nav skolnieks. Jā, viņš nemaz nemācās. Šorīt atkal burtnīca tukša. Tā apsūdzības birst no visām pusēm. Jā, tā ir nopietna lieta. Skolotāja savelk pieri krunkās. Bet kā jūs domājat? Vai neielaidīsim vēl šodien beidzamo reizi viņu klasē? Nu labi, beidzamo reizi. Negribīgi nosaka Imants un gausi aiziet koridorā pasaukt raudātāju. Ilgons pie loga jau pašlaik pabeidz rakstīt vingrinājumu un pacēlis burtnīcu aiz stūra rāda to Imantam. Bet divnieks uz krāsnes tikai pūš un sten un vaid. Vai es mirstu, vai mirstu? Es jau esmu nomiris pagalam, nopūšas vieninieks. Divnieks meklē palīgus. Divnieks ir ļoti sadusmojies uz visu pasauli. Viņš ir pārplēsījis bikses, gar krāsnes stūri uz augšu un leju rāptamies. Bet nu jau otro dienu nav varējis uzspiest nevienu zīmogu. Tas nu ir par daudz. Vai tad patiesi no bezdarbības vajadzēs nomirt? Vieninieks jau pagalam guļ un guļ, bet bārda tik aug un tinas tam apkārt. Nē, divnieks to negrib piedzīvot. Viņš ies meklēt palīgus. Viņš vispirms pierunā vēl trīnieku, jo arī tam nav nekāda labā dzīve. Un tad abi kopā viņi laižas no krāsnes lejā pa durvīm laukā un prom. Viņi iet, kamēr nonāk pie liela kastaņkoka. Dzeltenās lapas kā milzīgas zvēru ķepas guļ zālē. Bet zem tām kastaņi, mazi un lieli, brūni un raibi, plakani un gluži apaļi. Divnieks un trīnieks tikmēr čaukstinās pa zāli, kamēr sameklē pašu skaistāko. Tas ir milzīgi liels ar baltiem plankumiņiem. Paklausies, Raibuli, saka divnieks. Te tu sapūsi tik un tā, nāc mums palīgā. Protams, Raibajam gribētos nokļūt zemē, gribētos izdīgt un izaugt par jaunu kastaņkoku, bet viņam gribas redzēt arī skolu. Kas tur būs jādara? To viņš nesaprot, bet ir ar mieru palīdzēt. Divnieks un trīnieks no lapām iztaisa nestuves, aizstiept kastani uz skolu un noliek taisni uz celītes. Tagad guli te mierīgs un gaidi, kas notiks, Rūķi saka un paslēpjas zem daģu lapas. Grūti uzdevumi. Sākas rēķināšanas stunda. Māris pagriežas atpakaļ un atver plaukstu. Te vārdi ir lieki. Pēterim acis kļūst gluži melnas. Viņš dziļi ievelk elpu un čukst. Kastanis? Kur tu to ņēmi? Māris acu mirklī iebāž savu atradumu uz solā aiz grāmatām un sāk meklēt spalvaskātu. Pēteris ar rokām šķir burtnīcu, bet galva tā vien griežas atpakaļ. Kad skolotāja noliecas pār žurnālu, viņš pačukst meitenēm aiz muguras. Mārim ir kastanis. Ilze ar Annu saskatās, un acis viņām kļūst lielas un spožas kā kastaņi. Viņa smērcē spalvu tintē un domā, kāds tas kastanis varētu būt, brūns vai raibs. Andris blakus solā ir visu dzirdējis un mazliet apvainojies, ka tieši viņam neviens to nav pateicis. Viņš gandrīz pusbalsī paziņo, lai visi dzird, bet man mājā 10 kastaņu. Šausmas, 10 kastaņu! Aizmugurē čukst Raja un Ruta un burtnīcā ieraksta
60. Ruta rēķina galvā, tad velk svītriņas uz papīra. Raja jau meklē kociņus. Ērika no aizmugures piebiksta viņai ar spalvaskātu. Vai tu redzēji to kastani? Man uzdevums neiznāk. Cik grūts šodien? Man arī neiznāk, saka Maija. Vai tad no 2 var noņemt 10? Mēs neesam tādu mācījušies. Bet vai tev mājās ir kastaņi? Nē, man ir 7 zīles, atsaucas Vija un rēķina tālāk. Maija pieraksta iznākumā 7 un skatās grāmatā nākošo uzdevumu. Te pašā brīdī bērni dzird paukšķi zem Māra sola. Visi sēž pavisam mierīgi, sastinguši. Spalvaskāti kust, lūpas kust. Visi rēķina un dzird, ka kaut kas veļas pa solu apakšu. Veļas un apstājas. Kur apstājas? Imants smaida un mazliet kustina vienu kāju. Nesamīn, dusmīgi čuks Dzidra. Stundas beigās skolotāja nopietni jautā. Kas jums visiem noticis, ka esat tik nemierīgi? Mums grūti uzdevumi šodien, žēli saka Ruta un skatās tukšajā burtnīcā. Vai ziedēs? Lielo nelaimīgo kastani, kas klasē bija sagādājis tik daudz bēdu un asaru, bērni kopā ar skolotāju aiznes un iestāda dārzā viņpus sporta laukumā. Lai izaug liels, kupls stalts, lai pavasaros uzzied balts, saka skolotāja. Bērni sit plaukstas un atkārto, lai izaug milzīgs kupls stalts, lai pavasaros uzzied balts. Kastanis nu ir apraksts. Bet ko darīsim ar divniekiem? Skolotāja bažīgi jautā. Apraksim, čukst Ruta, dziļi. Tā vajadzētu gan, citi piebalso. Kastani, vai tu dzirdi, ko mēs darīsim? Skolotājs saka. Un pēc daudziem gadiem, kad kastanis būs jau izaudzis liels, un mēs paši būsim izauguši lieli, tad atnāksim pie sava stādītā koka. Nāksim pavasarī, kad tas zied, saka Vija, un acis piemiegusi raugās debesīs. Nē, labāk rudenī, kad kastaņi birst, saka Māris. Un jūs, lūdzu skolotāji, arī atnāksiet, jautā Anna. Noteikti, es taču gribēšu redzēt, kas izaug no bērniem. Bet ja nu mums vēl būs divnieki, ko tad, ieminas Ilgons? Tad kastaņu koks nemaz neziedēs, atbild skolotāja. Ziedēs! Viņi sauc visi vienā balsī, viņi aiztaisa acis un redz milzīgu baltu kastaņkoku, kas zied zilajā debesu klajumā. Pagalam! 6 zirnekļi 6 dienas auž lielu biezu tīklu. 7. dienā viņi tur iegulda beigto vieninieku ar visu zīmogu un aiznes uz dārzu. 6 vaboles 6 dienas rok kapu, bet 7. dienā uzstāda uz tā nātri. Vieninieka vairs nav. Tā vietā aug nikna nātre. Hei, divniek, vai neizrakt arī tev ar to pašu reizi? Sauc vaboles. Mušas stāsta, ka 1. klase vairs nelaižot iekšā neviena divnieka, tad jau tev arī drīz. Tā ir taisnība. Skolēni tagad katru dienu stāv pie durvīm, kaut gan neviens vairs nenāk uz skolu ar neizpildītiem darbiem. Hei, divniek, nu ir tava kārta, sauc zirnekļi un šūpo tīklu. Bet divnieks bēg, ko māk. Īsās kājeles sapinas garajā bārdā. Viņš paklūp ceļas un atkal skrien. Varbūt vēl tiks uz krāsnes augšas. Gan jau viņš kaut ko izdomās. Vakarā 4 dzīvie rūķi ilgi runā par notikušo. Vai tev ir žēl nabaga vieninieka? Jautā piecinieks. Nav ko žēlot, citi atbild. Jā, tāds, kas nekā nestrādā, tas nav nevienam vajadzīgs. Un, kas nav nevienam vajadzīgs, tas mirst nost, piecinieks prāto. Jā, tā ir gan, pārējie rūc un aizdomīgi skatās uz divnieku.
Pirmā liecība. Šodien izdod pirmās liecības. Visi platām acīm skatās savā lapiņā un nesaprot. Imants sēž gluži sasarcis. Viņam nērti. Visi piecinieki sanākuši pie viņa. Kas tad citiem biedriem būs palicis? Dzidra pavisam nelaimīga koda lūpas. Viņai ir daudz rakstīšanas burtnīcu, kas pilnas ar pieciniekiem, bet liecībā tikai 3 no visiem. Ko te lai saprot? Labi vēl tiem, kam ir kaut vai 1 piecinieks. Ir vismaz ko paskatīties, ko parādīt draugam vai draudzenei, bet ko lai dara Sašiņš? Viņš visu ceturksni ir tā centies un pūlējies, bet viņam mācībās tikai 4. Pēterim burtnīcās nekad nav bijis piecinieka, bet liecībā blakus uzvedības pieciniekam, kur gadījies, kur ne pašās beigās, vēl 1 piecinieks. Ivaram vēl lielāks brīnums. Viņam tai pašā vietā ir ierakstīts 25. Skaidrs 25. Tas tik ir kaut kas. Pēteris ar Ivaru priecīgi sačukstas un rāda citiem savas liecības. Andris paskatās tai vietā un nobīstas. Vieninieks! Viņa liecībā tur stāv vieninieks! Bet Sašiņš savilcies kamoliņā nemaz nekustas. Kā pakustēsies, tā kaut kas līst malām pāri un taisni uz jaunās liecības virsū. Imants drošākais no visiem nevar nociesties, viņš pajautā. Lūdzu, skolotāji, man te beigās nav viena atzīme ielikta. Pēterim tur ir 5, Ivaram 25, bet man? Skolotājs smejas. Tur bērni ir ierakstītas nokavētās stundas. Sašiņš paceļ priecīgas acis. Lūdzu, skolotāji, es nākošajā ceturksnī nokavēšu 5 stundas. Labā grāmata. Kādu rītu liepiņas galā šūpojas 2 melni strazdi. Imants ieskrien klasē un paziņo: Pavasaris ir klāt! Es skaidri zinu, sestdien mājās taisīšu strazdu būrus. Bet Saša sēž un prāto. Kur tā ziema ir palikusi? Ziema ir aizčāpojusi baltos velteņos, kupenas izkusušas un brūnās straumītes aizskrējušas uz ezeru. Pirmklasnieki izauguši lieli un prātīgi, viņu vietā nu jau sanākuši mazie 6gadīgie. Saša viņiem aiznes parādīt savu burtnīcu ar 4 un 5. Redzi, kā es rakstu, Saša saka, bet tu tikai svītriņas velc un vēl tik šķības. Pa līniju vajag rakstīt, viņš pamāca. Bet Dzidra, Elza un Anna, Maija un Ruta ir atnesušas savas ābeces. Ņem manu, Dzidra glāsta savu grāmatiņu. Mana ir laba, no viņas tik viegli iemācīties. Ņem, mudina Elza. Dzidrai 5 vien bija. Visi sanāk apbrīnot labo grāmatiņu. Tā ir tikpat kā jauna, neviena traipa, neviena atliekta stūrīša. No tādas labi mācīties. Augsim! Pēdējā skolas dienā 1. klasē ir daudz viesu. Direktori, skolotāji, vecāki un saule. Tā nāk iekšā pa abiem logiem un nosēžas uz puķu lapām, uz soliem, uz brūniem un pelēkiem matu cekuliem. Šodien bērni saņems liecības, kur ierakstīts pārcelts 2. klasē. Nu jau visi prot izlasīt. Šodien arī Kastanītim pie sporta laukuma attinusies pirmā pūkainā lapa. Imants apkārt kociņam uztaisa mazu baltu žogu un piesaka strazdam, kas turpat liepas zarā šūpojas. Sargā, nu, mēs aizejam. Strasts ir ar mieru. Viņš klana galvu un sauc fiu, fit. Tad visi bērni atskrien atvadīties un parādīt Kastanim savas liecības. Redzi, mums nav neviena divnieka, sauc Rutiņa. Neviena paša, apgalvo citi bērni. Un viņu rokās plīvo liecības kā balti baloži. Nu, vai mēs izpildījām solījumu? Jautā Andris. Jā, Kastanis atbild un pakustina lapu. Vai, nu, tu ziedēsi? Sauc Anniņa, bet Kastanis blēdīgi smaida. Vēl ne, vēl paaugšos,
un jūs arī vēl paaudziet lielāki. Pasaules celīti. Dzidra pēdējā atstāja klasi. Viņa pārvalk plaukstu melnēju sola virsmai un paskatās, vai nav jau sametušies putekļi. Viņa noslauka tāfeli, kaut gan tā ir pavisam tīra. Viņa pārlasa skolēnu sarakstu, un tad vēl, kā kaut ko meklēdama veras apkārt. Nē, nekas nav aizmirsies. Viss somā un kabatās, viss tēvam jau ratos. Bet uz krāsnes malas sēž 3 rūtīši, kustina kājas un prāto par dzīvi. Viņiem šodien pirmā brīvā diena. Uz lielās puķes lapas nometusies, brūnos spārnus tricinādama dūts pasaku bite. Pasaku bite, sauc Dzidra, vai tu nāksi man līdz uz 2. klasi, vai paliksi tepat? Kamene neatbild. Viņa paceļas spārnos un nosēžas uz krāsnes malas blakus rūtīšiem. Dzidra saprot. Valkātāji ir izauguši, cimdiņi noplīsuši, bet pasaku bite paliks te, sagaidīs nākošo 1. klasi un ar savām pasakām palīdzēs tiem dzīvot, augt un mācīties. Paldies, bite, Dzidra saka, un uz redzēšanos. Uz redzēšanos, atsaucas bite un rūģīši, tāfele un ķeblīši. Dzidra aiziet pretī vasarai pa saules noklāto celīti.